Literatūra bija, ir un būs pamatakmens mūsu valodas izkopšanai un turpināšanai. Un par to būs arī nākamais stāsts, kad Ramatā tikās Latvijas un Igaunijas valstu prezidenti, lai godinātu pirms 500 gadiem tapušo grāmatu latviešu un igauņu valodā. Starp citu, tā bija viena no pirmajām grāmatām. Sākot ar tikšanos Ramatā norisinājās valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Igaunijas prezidenta Alara Karisa kopīgs velobrauciens par godu pirmo grāmatu latviešu un igauņu valodās 500. gadadienai. Pirmais pieturpunkts velobrauciena laikā bija Ramatas bibliotēka. Liekas, ka tas ir atgādinājums, ka mūsu tautu, gan latviešu, gan igauņu kultūras literārā valoda sāk veidoties pirms 500 gadiem, ka nav tā, ka dažreiz domā, kaut kas jau tur tā 19. gadsimta beigās, jaunlatvieši un attiecīgi igauņiem sava kustība, patiesību sakot, tie aizmetņi ir ļoti, ļoti seni. Protams, tas stāsts arī par šo pirmo grāmatu, gan latvijas, gan igauniski, ir mazliet arī ar tādu, zinām, ironiju pilns, jo grāmatas tika nodrukātas, grāmatas, tajā brīdī bija luterticīgajiem un tās aizturēja un faktiski konfiscēja ceļā uz tā laika Livonijas teritoriju. Tas arī parāda mazliet varbūt tā simboliski, kas gadsimtu gaitā ir noticis ar mūsu tautu vēsturi. Ik pa brītiņam ir gan šī apgaismība un vēlme radīt literatūru, gan no otras puses vienmēr ir bijuši kaut kādi šķēršļi jau no pirmās iespiestās grāmatas, un tad dažādas varas ir izturējušās arī dažādi. Tāpēc es teiktu, ka mēs simboliski paši sev atgādinām, ka mūsu vēsture, mūsu kultūra, mūsu literatūra ir veidojusies ātrāk nekā varbūt vispār pieņemts runāt. Svinību atzīmēšanas ar velobraucienu par godu pirmo grāmatu latviešu un igauņu valodās 500. gadadienai idejas autors, kā atklāja Latvijas valsts prezidents, bijis tieši Igaunijas prezidents Alars Karis. Lai arī velobraukšana vairāk ir Latvijas valsts prezidenta hobijs, arī šis žests liecina par sapratni un veiksmīgu sadarbību abu valstu starpā. Tā ir mūsu Igaunijas un Latvijas kopīgā vēsture. Laimīgā kārtā mēs esam ļoti labi kaimiņi un varam šo notikumu atzīmēt kopā. Šeit ir divi prezidenti. Jāsaka, laiks nav pats labākais, bet tas nav tik būtiski. Mēs varam braukt ar velosipēdiem, diskutēt par šo reģionu, mūsu valstu attiecībām un, protams, mūsu grāmatām. Līdzās grāmatām ir arī mūsdienu tehnoloģijas. Ramatas bibliotēkā jautājām, kāda ir iedzīvotāju atsaucība un kāda ir arī jauniešu lasīšanas un rakstīšanas paradumi. Bērni diezgan pakotri lasa, bet ir bērni, kas lasa un kas atnāk ar savu sarakstiņu, kas viņam ir jāizlas, to viņš arī izlas. Bet ir bērni, kam vajag, piemēram, grāmatu skaita ar piemēram, 70 lapām. Un tad viņš paskatās, cik tai grāmatā ir jālasa par tām 70 lapām, vai ir vairāk zīmējumu, vai ir rakstīts kaut kas, bet viņiem ir jāpaņem kaut kas, viņi jau tad izvēlās to minimālāko. Diezgan grūti tas ir, jā, sāpīgi. Bet par grāmatu nozīmi valodas veidošanā es jau domāju, ka tas ir tik ļoti svarīgi, jo vairāk mēs lasām, jo mēs plašāku valodu iegūstam, īpaši no savus autoru, no latviešu valodā tapušu literatūras. Bet ir arī ļoti kvalitatīvi tulkojumi, protams. Tas, ko gribētos teikt, ka ir cilvēki, kuri joprojām ļoti intensīvi raksta savas dienas grāmatas. Ir dienas grāmatas, kurās viņi fiksē tikai vienīgi tādus ikdienas notikumus ļoti īsās frāzēs, bet ir cilvēki, kas izpauž savu literāro valodu tieši un literāro gaumi kaut kādā mērā, pat kopē no saviem mīļajiem autoriem, un viņi apraksta savu dzīvi šādā te formātā. Tas ir tas, ko mēs gribam lolot, lai cilvēks attīsta un uztur savu valodu bagātu. Jo pēc tam nākošajām paudzēm tās pašas dienas grāmatas, kuras mēs mēģinam apzināt un digitalizēt un nodot folkloras krātuves rīcībā, tad šis te būs tas liecinājums, cik labi un cik plaši valoda tika lietot mūsu laikos. Kāda ir lasīšanas nākotne un cik liela loma mūsdienās būs grāmatām? Bija kādreiz tikai grāmata, tad parādījās avīzes, tad parādījās radio, televīzija, internets un visu laiku ir bijušas bažas, ka grāmata pazudīs, ka avīze pazudīs, ka, televīzija izkonkurēs radio. Bet ne, katra jauna tehnoloģija, katrs jauns rīks patiesību sakot bagātina un papildina. Sevišķi, ja tas tiek izmantots labiem nolūkiem, dažreiz netik ļoti labiem. Tāpēc man
Man nav tādu bažu, ka tagad mākslīgais intelekts pilnībā izkonkurēs, piemēram, literatūru. Rāmatas bibliotēkā varēja aplūkot arī izstādi, kas vēsta par šīs vietas vēsturi un ļaudīm.